Esiet sveicināti, Melna Elzbeta un Gundoks Mēdī kārtējais raidījums ir klāt. Mums ir bijusi ļoti liela pauze, bet mēs esam atgriezušies un šodien pirmo reizi mums pa ilgiem laikiem ir vīrietis ciemos, Jānis, saukts arī pa Kraukli. Noteikti mēs uzzināsim šodien, cik radoši mums ir persona, kas nāk ciemos, jo šī noteikti ir radoša, muzikāla persona. Parunāsim arī par visādām organizatoriskām lietām sakarā ar festivāliem vasarā. Bet pirms, labdien! Sveiki! Tu mūzikas pasaulē esi jau ļoti sen, visādās grupās darbojies. Vai tu vari pateikt, kāpēc tieši mūzika ir tevi uzrunājusi? Kāpēc tu esi mūziķis, nevis, piemēram, sportists vai kaut kas cits? Tas ir tādu, no vienas puses tā baigi grūti pateikt, ja, jo, teiksim tā, ar mūziku sāku nodarboties. Es ģitāru sāku mācīties, pareizāk sakot, pie Hermeņa no Neglected Fields, tāreizējā ģitārista, tad man bija 16 gadi. Nelūk, bet mūziku es klausījos daudz agrāk, teiksim, mums ģimenē, teiksim, gan tētis, gan mamma, visi ir, teiksim, nopietnas mūzikas cienītāji, ja, tētim viena no mīļākajām grupām bija Pink Floyd. Es domāju, ka tā ir viena no tām grupām, kas mani beigās pavedināja arī uz smagāku un nopietnāku mūziku, ja. Grūti pateikt, kāpēc tā. Tā sanāca. Tā bija lēmums. Kādēļ tieši tu pie ģitāras, kāpēc ne bungas vai vokāls? Vokāls arī tāds pavisam, kāpēc ne tās? Kā tā ģitāra tev uzrunāja? Kāpēc tieši ģitāru sākt spēlēt? Es pat nezinu, ko atbild. Bongas ir skatuvējā aizmugurē, tas nav interesanti, tur viņu praktiski neviens neredz, tur tikai dzird. Bass man kaut kā garlaicīgi, tā sanāca. Mums, kā skolas laikā tā bija kaut kā 10. klase, es domāju, jā, mēs izdomājam 3 čeļi, tā spēlēsim metālu. Es vispār nemācēju, tie divi pārējie, tiem kaut kāda saprašana no mūzikas bija. Protams, pirmā dziesma, ko mēs iemācījāmies spēlēt, bija Man Who Sold the World. Nirvanas versijā, jā, ļoti smagi mums tas viss sanāca. Kaut kā man iešķieva ģitāra. Tad es kaut ko tur bakstījos pats pēc savu saprātu un saprašanas un beigās sapratu, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tad sanāca pie Hermeņa pamācīties. Tad jau tā kaut kā automātiski. Nebija tādas kaut kādas speciālas domas, es būšu ģitārists. Vispār, ja tā godīgi, ka es tikšu līdz skatuvi, man nekad nebija tāda doma. Tā sanāca. Vai tu atceries savu pirmo koncertu? Jā. Tad bija labi vai bija baigi traki? Kā lai tev saka? Tas vēl bija Austrijā. Perfekta vieta, kur sākt. Jā, un tur sanāca tā, ka manējā māmiņa strādāja tur. Tā kā man bija kaut kādi 16, 17 gadi, protams, manējās čupra turien paņēma līdzi. Es taču nebūšu es tur neatradīšu vietējos matājumos. Un tur tieši vienai grupai vajadzēja ģitāristu, un tā mēs tur sametāmies kopā, atradām, ka mēs viens otram interesējam. Un tas pirmais koncerts, kā lai saka, tas bija, nervi bija uzvilkti šausmīgi. Pēc kaut kādas 3., 4. dziesmas tad jau bija kaut kā vieglāk, bet tas pirmais saspringums kaut kas neaprakstāms. Protams, no vienas puses patīkam, nebija jau tā, zini, ka tev tūlīt uz ešafotu vedīs un galvu raus nos, bet jā, tāda mandrāža. Kā ir tagad ar mandrāžu? Tu 16 gadus vienā grupā, vēl kaut kur citās grupās darbojies. Kā tu, vai joprojām ir šis satraukums pirms koncertiem, vai ir tā, ka tu jau to uztver tā, pilnīgi pa normu, un tā, kā būs, tā būs? Man vienīgais, kas ir saglabājies no mandrāžas, tas ir tas, ka tajā dienā es īsti neko ieēst nevaru, jā. It kā viss ir kārtībā, parasti, es nezinu, vienmēr sanāk tajos koncertos, kuros mums ir jāspēlē, un vienmēr sanāk kaut kādu organizatorisko lietu izdarīt, tur kaut ko atvest, kaut ko mums vajag savākt, tur kaut ko norganizēt, tur vēl kaut ko. Parasti sanāk tā, ka līdz tam mirklim, ka arī jāspēlē, tad tu esi uzvilkts jau ar visām pārējām lietām. Jā.
Un tā, kad tu tiec uz to skatuves pusi jau pārdiepties nomazgāties, tad jau ir tā, tagad fiksāk uz skatuves, nospēlēt un tā atpūsties. Bet, nu, tad kad jau tu esi tur augšā, nu, tad jau ir pavisam cita lieta. Tā kaut kā tas viss tā pavarās, tā forši tas fīls aiziet, un it īpaši, ja ir atsaucīga publika, nu, tad ir. Kā tev pašam, kur tev labāk patīk spēlēt, kad ir kaut kādi, nu, teiksim, Melnā piekdiena, kur ir klubs, kur ir kaut kāds slēgt vidi, vai kur lielajos festivālos, kur var uzrunāt arī cilvēks, kas varbūt nemaz jūs nezina, vai kas ir atnākuši. Kur ir, tu taču atšķirās šī te atmosfēra? Protams, atšķirās. Nu labi, lielākais, kur mēs esam spēlējuši, tie paši Kilkim Žaibu, jā. Nu, vēl bija, tas bija 2004. Gadā, tad bija Minskā, tur bija ļoti daudz cilvēku tajā koncerta zālē, jā. Nu, kā lai saka, mums ir bijis visādi. Viens no fantastiskākajiem koncertiem, kas man patika, nu, tā bija tāda tīrā mistika. Mums bija ar igauņiem akhoriem kopā, tā kā apmaiņas koncerti, un viņu koncerts bija Tartu. Mēs aizbraucām. Es nezinu, kas tur ar to reklāmu nebija aizgājis, vai tur vēl kaut kāds paralēlais pasākums bija. Vienmēr sakot, biļetes bija 3 nopirktas. Un tā, kad mēs spēlējām, nu, mums tā sakot, iedeva goda vietu pēdējo, tad sanāca visi pārējie mūziķi, kas tur spēlēja, tur bija vēl 2 grupas, bet es negribu galīgi samaloties, kā viņas sauca. Sanāca visi muzikanti, visi bārmeņi, un man liekas, ka tik neapsargs, ja. Un, teiksim, kaut kā tas koncerts, nu, tik fantastisks izveidojās, ja. Tas bija pirmais tāds koncerts, kur bez maz tur ar katru to cilvēku individuāli, ja, viņam kaut kā var katram ieskatīties acīs, ja, un nezinu, tur piešmīgt ar aci uzsmērīt vai kaut ko tam līdzīgi, ja, kaut kā tad ļoti mistiski patīkami forša sajūta, tāda individuāli, nu, tiksim, intīma, ja, nu, bet ir tikpat labi, ja, varbūt liels bars un tā atsaucība, nu, nekāda, nu, tas viss ir pēc situācijas, ja, nu, ir grūti pateikt. Vai tu arī uzskati, ka latviešus ir grūti uzkurināt uz aktivitāti? Nu, tā bieži vien saka ārzemnieki, kad brauc, latvieši, viņi ir tik pasīvi, viņi ir tādi nekādi. Lai viņi aizbrauc pie Igauniem. Tur ir vēl trakāk. Kā tev liekas latviešu publika? Ir okei? Ir okei. Nē, nu, mēs jau pēc mentalitātes esam ziemeļnieki, jā, lai mūs izkustinātu, nu, tur ir jābūt, jā, un vai nu ir jābūt jau kaut kam iepriekš, vai nu tev tad arī ar to publiku ir jāstrādā uzreiz, jā. Jo, teiksim, cik es esmu pamanījis, jā, tā, kad pie mums atbrauc kaut kādas nezināmas grupas no sākuma, jā, viss ir no viņiem pašiem atkarīgs. Ja tas, teiksim, vai vokālis, ģitārists, vienalga kaut vai bundzinieks, tur, nezinu, jautrības pēc noskries ar pliku divainu pa skatuvi, ja, un kaut ko sāks runāt, kontaktēties, ja, tad tas uzvalk to publiku, ja, nav tik traki. Jā. Tu šobrīd, kas ir tavs galvenais projekts, kurā tu darbojies? Kas ir tavs, nu, mūzikas pamatgrupa? Urskumums vēl joprojām, tas ir man bijis no pašiem iesākumiem pamatos, ja, un nekas nav mainījies, ja. Es esmu bijis kā sesijas ģitārists Dark Dominationā, es esmu bijis kā sesijas ģitārists Nikti Koraksā. Es esmu bijis pie pašā sākumā, ja, nu, var skaitīt, ka praktiski nebija pie Flainga, un vēl biju pie Dry Decay radīšanas, un pat vienu koncertu mēs nospēlējām kopā, ja. Nu, vairāk arī, man liekas, ka es nekādos citos projektos neesmu piedalījies. Jā. Bet, nu, Urskumums tādā ziņā, tas man ir vienīgais un pamat, nu, it īpaši tagad, kad, nu, katrs mēs paliekam vecāki, tad, teiksim, nāk ģimene aug, un tie darbi paliek aizvien vairāk, protams, mūzikai paliek aizvien mazāk laika. Nu, tagad es varu pateikt godīgi, ka es nekādā blakus projektā vairs sev laiku nevaru atrast. Jā, bet pastāstīja par grupu, kāda jums ir, piemēram, vasaras mērķi spēlēt festivālos? Mums tagad ir galvenais, lai mūsējais ģitārists, lai viņam visa kājas auga kārtībā un lai viņš mūs pēc
nu, vēlākais pēc 2 mēnešiem jau varētu normāli atkal staigāt. Viņam tur sanāca kāzus darbā, tā diezgan pasmagi. Nu, lūk, nu, ir jau mums jau te kaut kādi piedāvājumi nāk par koncertiem, ja, nu, mēs redzēsim, ja, mums vēl tagad ir jāpabeidz bungu programmēšanu, tāpēc, ka mēs tagad esam palikuši bez bundzinieka un izdomājam, ka nav ko mocīties. Atgriezīsimies pie vecām saknēm, pieraduši mēs esam pie tā plasmasnieka. Nu, viņš neprasa ēst, dzert naudu un meitenes, jā, viņam nevajag, jā. Un vietu mašīnā viņam arī nevajag, tā kā baigi ēdz džekiņš. Nu, lūk, nu, tas ir jāpabeidz, nu, tad redzēsim, ja, mēs tādas 100% atbildes nevaram dot, jā. Labi. Es zinu, ka tu darbojies arī festivāla organizācijā. Zobans un Lemes ir viena no tām lietām, kur tu esi viens no pavarda kurinātājiem, sauksim to tā. Viens no 3. Viens no 3. Kas šogad ir sagaidāms festivālā, tāds interesants. Es varbūt izstāstīšu, ka pagājušo gadu pirmo reizi notika, pirmo reizi notika šis festivāls. Vai šogad viņš notiks turpatās? Šogad viņš notiks turpatās, jā, Lonē. Vincānu, kā viņi skatās, viesumāja vai kempings, es negribu samaloties. Jā, tas ir viesītes kaut kur. Jā. Nu, lūk, Lonas pilsētā, Vincāni. Kartē visu var atrast, internetā arī visu var atrast, māte Google gan jau parādīs, kur tas atrodas. Nu, lūk, nu, šogad interesants, viennozīmīgi, kas man tā gribās teikt, kad salīdzinoši ar kaut kādiem citiem pasākumiem, kas būs tāds pilnīgi savādāks, tas ir mums būs Uģis Prauliņš ar savu pagānu kādu grāmatu, ar visu gaudējām uz kori. Tas mums tāds ļoti nopietnas pieteikums un teiksim, tāds solis mūsu attīstībā. Ja? Un paldies Dievam, Prauliņa kungs praktiski piekrita uzreiz. Viņš bija, cik es sapratu, no manēja kolēģa Valda, kurš ar viņu kontaktējās, ka viņš bezmazliet tādu entuziasmu, kas ir tā vēl foršāk. Nu, lūk, tas ir tāds, kas ir tiešām izcelšanas vērts. Tā, labi, par festivālu mēs parunājāmies, par grupu arī parunājāmies. Varbūt tu kā pieredzējis mūziķis var izstāstīt, ar ko vajadzētu sākt tiem jauniešiem, kas arī noteikti gribētu kļūt par mūziķiem un noteikti sapņo un stāv pie spoguļa tēlodam, ka viņi arī kaut ko dara. Kas ir tā lieta, ar ko vajadzētu sākt? Ko viņam vajadzētu pirmo darīt? Meklēt skolotājiem, pirkt instrumentus? Kas ir tas? Viennozīmīgi skolotāji. Svarīgākais ir pats sākums. Kā viņš ieliks tev rokās instrumentu, kā viņš tev iemācīs viņu pareizi turēt, kā viņš iemācīs strādāt ar pirkstiem, kā viņš tev iedzīs kaut kādu tehniku. Nu, un tad, kad tev ir kaut kāds pamatiņš tad izvēlies, vai tu turpini tālāk pie skolotāja, vai tu dari to pašmācības cenā. Nu, teiksim, mūsdienās ir daudz vieglāk. Tagad ir internetā ir pārpilns vienkārši informācija. Jā. Nu, pēc cilvēka izvēles mūsu laikā nebija interneta. Mēs bijām laimīgi. Jā. Nu, lūk. Un pirmais galvenais ir izvēlēties, izdomāt, kurš no instrumentiem tev patīk. Tad atrast skolotāju, tā ir problēma. Un trenēties, līdz vēmšanai. Un tā, kad tu jūti, ka tu tehniski jau esi kaut ko spējīgs, tā, kad rodās jau kaut kādas muzikālas idejas, tad nākošais ir meklēt domu biedrus. Tad, kad ir tie domu biedri, turpināt trenēties un spēlējam vienus tos pašus gabalus pat 10, pat 20, pat 30 reizēm, kamēr saprot, ka beidzot ir saspēlējušies. Un tad trenējieties dziesmas. Nē, vienmēr sakot, principā, tas viss ir liels darbs. Jā. Arī, teiksim, es nevarētu pieskaitīt sev pie tiem darbīgākiem cilvēkiem. Es esmu visnotaļ slinks šajā ziņā. Jā. Mums pat ir pēdējie gadi kaut kā stulbi izveidojies, ka mūsu mēģinājumi ir praktiski pirms koncertiem.
Bet, nu, tas gan ir daudzām grupām, jā, bet teiksim, it īpaši, kamēr cilvēks vēl ir, teiksim, skolā vai universitātes laikā, jā, tikmēr tas laiks īstenībā ir diezgan daudz, jā, ir jāizmanto tas laiks, spēlējiet, dariet, attīstieties. Varbūt arī beigās paveicās, varbūt arī hobijs kļūst par dzīvesveidu, par maizes darbu un varbūt pat ļoti labu maizes darbu. Ja. Protams, nedrīkst atcerēties. Jā, varbūt izstāsti jaunajām grupām, kas ir nolēmušas, izdomājušas, mēģināt kaut kur koncertēt, kur viņiem būtu jāsāk meklēt šie te kontakti, vai uz kurien viņiem jāmēģina mazajos klubiņos, un varbūt ir, vai arī jāsāk rakstīt dziesmas, un tad vienkārši sūtīt visiem pēc kārtas, kas viņus ņem pretī. Varbūt vismaz atceries, kā tu esi, kaut kā Latvijas vidē ienācis, un kā dabūt, lai tavu grupu tomēr kāds dzird? Tagad ierakstīšanās jautājums galīgi nav problēmas. Tagad, ja tev ir labs dators un kas tur kaut kādi vajadzīgie pričindāliņi, jā, un programmējas. Jā, var jau ierakstīties, vismaz kaut kādu pamatlietu, lai vispār saprotu. Lai saprast, kas tu esi. Kas tas ir, jā. Tālāk, pie mums kaut vai, nav tā, ka tā grupa mūziķi, ja, ka viņi vairāk nepazīst nevienu, ja, nav tā vientuļā sala, tāpat tās ir čomi, kā tur caur čomu ir koncerts, ja, vajag iesildītājus, ja. Lūk, kur ir iespēja arī izšauties, ja, tad kā publikai patiks, ja. No sākuma vienmēr ir bail, kā es 30 zinu, pašām tā bija, bet tam ir jāpārkāpt, būt uzmācīgam. Vai tikai dažiem ir bail būt uzmācīgam, tā ir problēma. Bet ja ir bail būt uzmācīgam, tad arī nav jākāpst. Grupā vismaz kā minimums ir 3 cilvēki. Tad viens būs kretīgs, jā. Kas tāprāt vēl ir svarīgais, lai grupa varētu sadarboties, lai viņi varētu sastrādāties, lai viņi saprastos, kā ierakstīt dziesmas, jo ļoti daudz mūziķi ir tādi, kas spēlē vairākās grupās, un tad viņam savas idejas ir jādala pa visām grupām. Kur ir jābūt šai te stadijai, lai tu saprastu, jā, tas mums dara, mēs būsim tagad, tu mums esi derīgs, vai neinteresākās? Kas ir šī īpašība, kas ir nepieciešama, lai visi varētu sadarboties? Tu zini, tas ir baigi individuāli. Pirmais un galvenais būtu tīri tas psiholoģiskais efekts, ja, kad, teiksim, to cilvēku, ar ko tu spēlē, ja, ka tu ar viņu vari arī pēc mēģinājuma padzert tāliņu, šņabīti, limonādīti, tējiņu, kafiju, ja, pagraust cepumiņas, parunāt par dzīvi, par filozofiju, kad aptuveni tas punktieris ir vienāda tendencijā un tās intereses ir vienas, jā. Lai viņš koncertā svešā pilsētā nepazūd no jūsu pāriņa. Jā, tas ir viens, ja, teiksim, tīri tā kaut kāda dvēseliskā saikne, intelektuālā saikne, jā, grūti man pateikt, jā. Tas ir tas galvenais, jā. Otrs ir, lai spēlēšanas līmenis nosacīti būtu vienāds, jā, jo teiksim, būs baigi traki, ja viens ir tikko burtiski iesācis, jā, teiksim, ir iesācējs bunzinieks, jā, un, teiksim, bet ģitārists jau ir jau tāds ar pieredzi, jā, tas ģitārists vienkārši paņems beigās un nositīs viņu, jā, jo nervi neizturēs, jā, tas ir tā kā āmen baznīcā, jā, bet, tam spēlēšanas līmenim nosacīti plus mīnus būtu jābūt aptuveni vienā. Vismaz līdzīgam, jā. Jā, tas ir svarīgi. Un tad, lai arī spēlētu plus mīnus nosacīti vienā žanrā, jā. Labi, tagad mūsdienās ir par kaut kādu konkrētu žanru ir grūti runāt, bet, vismaz tā saprašana, kurā virzienā. Jā, pēdējais jautājums. Kas ir, tavuprāt, latviešu tāda grupa, kurai būtu vērts izsisties ārpus Latvijas robežām, kurai būtu vērts, uzvīt. Skyforger mums ir izsetušies ārpus Latvijas robežām, viņi visu laiku Lietuva, Igaunijām, kur vēl tur visu spēlē, bet vai ir vēl kāda grupa, kas tavuprāt līdzīgi kā Skyforgeriem,
kurus varbūt vajag pabikstīt, lai viņi pacenšās pišķiņu vairāk kaut kur braukāt? Vai tomēr visi ir daudz maz līdzīgi, tavuprāt, un visi ir vienādās pozīcijās? Kā lai tu saki, es tāds... Es saprotu, ka visās grupās ir draugi, jā. Jā, viens ir tas, kad, tāpatās jau mūsu tā skatu, nosacīti ir maziņa, jā, viens otru pazīst, ja ne tieši, tad caur to... Caur vienu cilvēku, mēs visus zinām, jā. Jā, pēc sejas mēs visus zinām, jā. Es teikšu godīgi, ir tā baigi grūti pateikt, ja tad pēdējā laikā ir parādījušās pāris jaunas grupas, jā. Man pat tīri labi patika. Lūk, pie mums tas lielākais mīnus, kas ir visos laikos bijis. Parādās kaut kāda forša grupa, viņi nospēlē kaut kādu gadu, pusotru, 2. Un tad sastrīdās, izjūk un visu. Un pazūd. Jā. Un pēc tam paiet gadi vēlreiz uz vienu koncertu savā, tas atkal pajūk. Labākajā. Bet es šoreiz pat neminēšu. Ja? Tas maz ir, tu saki, ka ir. Ir grupas, kurām ir potenciāls. Jā. Un, es Latvijā varu saskaitīt kaut kādas 3-4 noteikti tagad. Jā. Varu pateikt, ka visas nav no Rīgas tikai. Tā kā, ir mums tas potenciāls. Galvenais, lai tie čaļi turpinātu strādāt, čaļi un meitenes, un lai tikai turpinātu strādāt un attīstīties. Jā. Mums gan tās meitenes metāla mūzika ļoti procentuāli maz, bet varbūt tāpēc jāstimulē meitenes vairāk sāk nodarboties ar mūziku, jo puišām meitenes patīk arī koncertos. Arī tas metāls tāds patriarchāls, jā. Es baidos, ka tu neko nepadarīsi, jā. Ir labi, ka ir vēl dažas grupas, ka reiz viena Eirovīzijā tikko atlasēja, kur meitenes jau ir. Jā, teiksim, par katalepsiju arī tāds tiešām patīkams pārsteigums, jā. Es tajā laikā nebiju cimtenē, es tad biju prom, es tā, cik kaut kur pa internetu, teiksim, nav tā Eirovīzija tāda lieta, par ko es baigi fanot un interesētos, bet tā pēkšņi, tas skaties, ļoti jauki, un it īpaši, kad viņi tika līdz 2. vietai, tur burtiski tā starpība bija 4%, man liekas, bija. Cepuri nost, jā, tā tikai turpinē. Jā, labi, mēs tā sakam paldies. Jānis, jeb Krauklis, noteikti viņu var atrast arī, visu kaut kur Facebookā, to esi noteikti sameklējums, jā. Mēs atkal tiksimies pēc kāda brīža, nesolu kad, bet kaut kad drīz. Turpmāk apādājas, mums būs ciemos Košā, jeb Anita Intaita būs ciemos, gan jau drīz tiksimies. Es biju Melna Elzbieta, Miku Zelmens, Gondoks Medija. Atā!